2023. gada vasarā šeit Bauskā dzīvojošā Zalucku ģimene saņēma telefonu zvanu no bērnu dārza, kurā tika informēta par to, ka mazākajai meitiņai, nepilns 4 gadus vecajai Elijanai, ir sācis sāpēt vēders. Viņi, protams, nodomāja, ka tas ir parastais vēdera vīrus, jo neviens tajā laikā nerunāja par pat laban ļoti populāru baktēriju E. coli. Viņiem palika slikti. Un, ziniet, bērniem mēdz būt. Tad mēs nezinām vispār par tādu baktēriju, ka tāda ir. Ja mēs tur, protams, mēģinām dot vairāk gan ūdens, gan visādi preparāti, ja tur smekt. Viss, kas saistīts ar to ar vēdriņu. Ja. Pēdējā nakts, ko Elijana pavadīja mājās, bijusi nemierīga visiem. Bērns regulāri cēlies, bet nav varējis īsti nokārtoties līdz nākamajā dienā tas izdevies, un vecāki pamanījuši asinis. Pēc 3 stundām kļuvis vēl sliktāk. Elijana kļuvusi apātiska. Tās sāpes palika biežākas, un uz to toleti viņi sāk iet biežāk, un jau vairāk tās asins sāka parādīties. Un tad, principā, dažu stundu laikā mēs jau bijām ceļā uz slimnīcu. Un pa ceļam es jau redzēju, ka kaut kas nav. Ģimene nebija saukusi neatliekamo medicīnisko palīdzību. Viņi mēģināja situāciju risināt paši saviem spēkiem. Es nekad nebiju redzējis viņu tādā stāvoklī. Viņai principā tās spazmas bija jau ik pēc 15 minūtēm, ka viņa vienkārši visa tādā krampīja un viņai sāp. Un tad ar katru to spazmu viņai iznāca asiņaini caurei. Tā kā ar katru spazmu bija asins. Viņa pamperi arī. Jā. Maidījām slēgt pamperus. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā dzīvajā rindā meitene kopā ar tēvu gaidījusi ilgas stundas. Vecāki stāsta, šajā laikā nomainīti vairāk nekā 30 asiņaini pamperi. Nebija ne temperatūras, ne vemšana, nekas, tikai tā asiņainā caurē un tās spēcīgās tādas spazmas. Bet viņa jau arī tā īsti nerunāja vairs. Tāda ļoti novārkusi bija. Pēc tam, kad bērnu bija apskatījuši mediķi, vecākiem tika izskaidrots, ka situācija ir ļoti slikta. Mazajā ķermenī plosās E. coli baktērija. Aiznākamajā dienā, principā, viņa nečurāja, viņa jau nestrādāja nieres. Vēl pēc pāris dienām ģimene saņēma ziņu, ka bērna galvā ir attīstījusies tūska. Pilnībā, vesels bērns. Pilnībā viņa neslimoja. Perfekta veselība viņai bija. Un vienkārši 6 dienas un nav. Mazās Elijanas Millijas vecāki atceras, ka toreiz pirms jaunā mācību gada sākuma devušies kopā ar bērniem atpūsties. Ceļojuma galamērķi bijuši šeit pat Latvijā un arī Lietuvā. Izbaudīt arī Ventas rumba Kuldīgā. Tieši tajā laikā arī bija tas ūdens mans rumbā nebija tīrs, un tur bija atrasta tā E. coli baktērija. Līdz ar to mēs sapratām, ka tā bija tā vieta, kur mēs arī dabujām, bet vienīgi tur nebija nekāda ne zīme, nekas izlikts. Mēs pat īsti arī nepeldējām, pietika ar to, kad viņa pašļakstīja to ūdeni, un tāds iznākums. Elijanas Millijas vecāki lūdz Dievu, lai citās ģimenēs nenotiktu tāda nelaime, kādu piedzīvojuši paši, un bērni, kuri pat labāk slimnīcā cīnās ar E. coli izraisītajām veselības problēmām, izveseļotos. Šī ir enterohemorāģiskā Escherichia coli baktērija, kas izdala toksīnu. Ja? Toksīns nokļūst asinsritē un ar asins plūsmu tātad izplatās pa visu ķermeni. Ja? Un tas ir tas faktors, kas noved pie šīm komplikācijām. Jo arī šajā uzliesmojumā mēs redzam, ka tie bērni ir saslimuši, piemēram, saslima vakar un šodien jau ir nonākuši stacionārā. Tie nav ievilkti gadījumi, kad bērni ilgstoši ir ārstējušies mājās un tad nonāk stacionārā. Nē, tas tiešām ir tas mirklis. Bet tas sarkanais karodziņš, protams, ir tās asins pieaugums izkārnījumos. Ja? Tad gan ir nekavējoties jāgriežas pēc medicīniskās palīdzības un nevajag nodarboties ar pašārstēšanos vai domāt, ka tas pāries. Ja? Līdz ar to tas jau liecina par nopietnu slimības attīstību
toksīna izdalīšanos, ja, kas ir noteikti jārastē stacionārā. Epidemiologi turpina meklēt cēloni, kādā veidā 10 bērnu vecumā no 2 līdz 6 gadiem varēja inficēties. Ir saslimuši arī vairāki pieaugušie. E. coli gan neesot jauna baktērija. Katru mēnesi tā sagādājot veselības problēmas 4 līdz 5 cilvēkiem, taču šāds uzliesmojums pēdējo reizi piedzīvots 2019. gadā. Primāri tātad mēs varam inficēties lietojot uzturā kontaminētu pārtiku, ja, vai nemazgāti augļu ogas dārzeņi, ja, vai arī nepietiekami termiski apstrādātu pārtikas produktu, piemēram, maltā gaļa, ja, kas ir ļoti varbūt raksturīgi, bet iespējamība arī ir inficēties sadzīves kontakta ceļā, ja netiek ievērota tātad šī personīgā higiēna. Ja mēs tā runājam tautas valodā, tad, ja pieņemsim, bērnam ir šķidra vēdera izeja un mamma palīdz tur apkopt viņu, ja, un netiek pienācīgi nomazgātas rokas un kāds dodas uzreiz gatavot ēst kādam trešajam cilvēkam vai pats, ja, tātad šī inficēšanās arī šādi var tikt pārnesta. Galvenais ieteikums, kā sevi un savu ģimeni pasargāt no E. coli baktērijas, tātad ir rūpīgi sekot pārtikai, ko lietojat uzturā, tai jābūt pietiekami termiski apstrādātai. Savukārt ogām un augļiem ir jābūt kārtīgi nomazgātiem. Protams, jāievēro arī personīgā higiēna. Izsakot dziļu līdzjūtību Zalucku ģimenei, Inese Supe, Mārtiņš Avots, 4. studija.